Labvakar, skatītāji, kas skatās mūsu tiešsaistē, un labvakar, skatītāji, kas skatīsies mūsu vēlāk ierakstos. Šī ir pēdējā un 5. saruna par veselību. Šīs sarunas organizē Rīgas valsts pilsētas labklājības departaments, un iepriekšējie sarunu ieraksti ir pieejami Veselīga Rīga Facebook lapā, Veselīgs Rīdzinieks mājaslapā, Spotify sarunas par veselību un 2 gan YouTube kanālā. Es esmu Rūta Plauta-Dedele, un es būšu šo sarunu moderators. Un šovakar mums ir saruna, vai viegli ir būt mūsdienu jaunietim. Un uz sarunu ir aicināta atkarības speciālists psiholoģe Elīna Brila. Labvakar! Labvakar. Varbūt pāris vārdos par sevi. Jā, paldies par uzaicinājumu. Esmu psihologs un tiešām vairākus gadus jau darbojos tieši ar atkarībām, bet man bija ļoti viegli atsaukties sarunai par jauniešiem, par pusauģiem, par jauniešu vecumu posmu, tāpēc, ka ikdienā esmu jauniešu mentors un strādāju ar sociālā riska jauniešiem, kas nozīmē, ka mēs redzam daudz tiešām sarežģītus gadījumus, pie kam sociālais risks, ja kādreiz tas nozīmēja mazos huligānus, tad šobrīd tas nozīmē jaunieši, kas nemācās, jauniešus, kuri tiek skolā piedzīvojuši dažādu veidu vārdarbību, tie ir jaunieši, kuri jūtas sociāli izolēti un tam līdzīgi. Ja? Tā ka es labprāt arī balstītos vairāk tādā ikdienas pieredzē, ja? nevis teorijā, bet tas ir tajā, ko mēs redzam darbā ar jauniešiem. Ļoti jauki. Un tad pievērsīsimies sarunai. Jā. Vai viegli ir būt mūsdienu jaunietim? Galvenais jautājums dienas. Jā, un es devos uz šo sarunu, un es domāju, ka manā galvā šis jautājums pamazām pārvēršas par jautājumu, vai vispār ir viegli dzīvot. Un, mēs taču visi redzam dažādos vecumos, ka mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, un katram vecumposmam ir savi izaicinājumi, bet pusaudzība, dažkārt kaut kur, nevarēšu vairs citēt konkrētu speciālistu, bet ir dzirdēta tāda frāze par to, ka pusaudzība ir nedaudz līdzīga psihiskai saslimšanai, vai ne? Tas kaut ko pasaka par šo vecumu posmu. Tātad cilvēks jūtas tik apjucis un tik ļoti nesaprot, kā dzīvot tālāk un vispār, kas viņš ir un ko viņš grib un kā atsaukties savām vajadzībām, bet ievērot noteikumus, bet viņam varbūt tos negribas ievērot nemaz. Tad tā īsā atbilde ir, visticamāk, šajā vecumposmā patiešām dzīvot var šķist grūtāk nekā bērnībā, kurā nav tik daudz noteikumu vai kurā nav tik daudz varbūt arī gaidu no bērna, bet ir milzīga vēlme būt neatkarīgam apstākļos, kuros jaunietis to nevar atļauties. Tātad īsa atbilde ir, nē, tas nav viegli, vai ne? Bet mums visiem ir savas grūtības dažādos vecumos. Kā ir ar šo te pusaudzības vecuma intervalu? Vai nav tā, ka mūsdienās salīdzinoši ar kaut kādiem gadiem atpakaļ šis te vecuma posms nedaudz sāk atkāpties? Vai tomēr ne? Atkāpties, agrāk sākties un varbūt vēlāk beigties. Jā, tieši tā arī ir. Un tas ir tas, ko mēs novērojam arī praksē, ka mēs runājam par tādu tiešām plašu intervālu, kuru tad parasti gribas arī sadalīt, jo, piemēram, tad, kad mēs strādājam ar jauniešiem, mēs nevaram strādāt ar grupu vecumā no 10 līdz 18, piemēram, gadiem, tāpēc, ka šie vecumi ir ļoti atšķirīgi, atšķiras vajadzības un atšķiras tipiskās grūtības. Tāpēc mēs dalām pat, piemēram, tādu vecumu, kad mēs strādājam no 13 līdz 15, tad no 16 līdz 18, jo ir grūti strādāt ar viņiem visiem kopā. Manuprāt, sliktākais, ko var darīt pieaugušie, neļaut viņam nokļūt, jaunietim neļaut viņam piedzīvot šo pakāpenisko atdalīšanos, šo pakāpenisko pieaugšanu. Un no otras puses, neļaut viņam viņā ieiet šajā vecuma posmā un pēc tam neļaut iespējams iziet no šī vecuma posma. Pavisam cits jautājums, protams, ir tie gadījumi, kad mēs novērojam, kā par jaunieti šajā vecumā vienkārši kaut kādiem iemeslu dēļ pārstāja rūpēties, vai tāpēc, ka vecākiem pašiem ir grūtības, vai tāpēc, ka ir šķiršanās, vai vecākiem mēdz būt atkarības, vai dažādi citi iemesli, kāpēc jaunietis tiek, teiksim tā, pamests novārstā. Ja?
Bet, nu jā, šis vecuma posms šobrīd ir ļoti plašs, un katrā no tiem ir jāzina, nu, kā atsaukties uz tām vajadzībām. Kā neapmaldīties, kā vecākam šajā vecuma posmā, kad šķiet, ka tu jau esi pietiekami pieaudzis, nu tad pats arī dari visu. Un varbūt nemaz tādu ļaunu negribot, dot to brīvību tik lielu, ka varbūt tas pusaudzis jūtās pamests no vecāka puses, bet īstenībā jau tā nav domāts. Es nedomāju, ka tā ir tāda tendence mūsdienās. Tie varbūt ir atsevišķi gadījumi. Un, jā, mēs varam novērot kaut kādas kopīgas iezīmes šajās ģimenēs, kur aug pusaudzis. Un tomēr katrā ģimenē tas notiek kaut kā ļoti individuāli. Piemēram, mēs redzam ģimenes, kur vecāki paši, kā bērni, ir piedzīvojuši ļoti lielu kontroli, piedzīvojuši ļoti lielu stresu par pārspīlētu uzraudzību, un tad viņi grib saviem bērniem dot lielāku brīvību. Ja, un tad viņi var nošaut greizi, iedodot par daudz. Un varbūt tieši otrādi, ja, ka vecāks uzrauga ļoti cieši, žņaudzoši, neatļaujot pieaugt un atdalīties. Iespējams, tāpēc, ka pats nav bijis no kaut kā pasargāts, varbūt pašam ir bijis pārāk daudz jādara. Un tad, kā man šodien vēl sarunā teica viena mamma, viņa teica, es tik daudz cietu savā bērnībā, un tāpēc es savai meitai noliku priekšā visu. Ja? Viņa gan teica, paldies Dievam, meita to novērtē un ir labs kontakts, bet nevienmēr tas tā ir. Dažkārt ir arī šis te pilngadības slieksnis, ka līdz 18 gadiem, un tad visu laiku ir tas 18, tev paliks 18, tad tu varēsi darīt, ko tu gribi, tev paliks 18, tad tu varēsi iet, un tad dažkārt arī paliek 18, un tad arī cilvēks pilnīgi absolūti noraujās no ķēdes. Es drīzāk teikšu tādās veselīgās ģimenēs, mēs arī varētu diskutēt par to, kas ir veselīga ģimene, bet pieņemsim kaut kādu savu tādu vidējo priekšstatu par veselīgu ģimeni. Manuprāt, tur parādās tieši pretēja problēma, ka viņam neļauj pieaugt. Kad viņam paliek tie 18, bet kur tu vēl skriesi, vai nē, taču padzīvo pie mums, tu taču vēl mācies, un tad viņš paliek 19 un 20, un varbūt viņam ir jau 24, un viņš jau joprojām dzīvo. Un pats galvenais, ka viņš nemaz nekur netaisās. Ja? Un tad, man liekas, nav nekā briesmīgāk par 40-gadīgu vīrieti, kurš vēl ir pie mammas, ja, uz dīvāna skatoties televizoru. Bet tas jautājums, kas izskanēja par tiem jauniešiem, kad tev tūlīt būs 18, es teikšu, ka šī ir viena liela grūtība mums strādājot ar jauniešiem ārpus ģimenes aprūpē, piemēram, tiem jauniešiem, kas atrodas, piemēram, SOS ciematos, jo viņi paši izrāda ārkārtīgu vēlmi pēc 18 gadu sasniegšanas piedzīvot to īsto lielo dzīvi, kurā nav noteikumu, nav ierobežojumu, kur visu drīkst, kur viņi paši visu izlems. Bet tad, kad viņiem paliek 18, tad izrādās, ka tā lielā dzīve ar milzīgo brīvību ir tik liela, ka viņi viņu nevar saturēt. Ja? Viņiem trūkst prasmes plānot laiku, plānot finanses, uzņemties atbildību, jā, vispār zināt, sajust, ko viņi grib un tam līdzīgi. Tāpēc es neteikšu, ka tā ir tendence, ka visi grib atkritīties no saviem bērniem 18 gadu vecumā, bet drīzāk ļauj viņiem par ilgu aizķerties. Ja man jāsalīdzina, piemēram, kā bija tad, kad man bija 18, un tas bija pirms daudziem gadiem, tad manuprāt, toreiz šajā ziņā kaut kādā ziņā bija vieglāk, tāpēc, ka mēs tā kā legāli drīkstējām gribēt doties, piemēram, uz tehnikumiem, dzīvot kopmītnēs, un šobrīd vecāki baidās no šī, un ja vien tas ir iespējams, viņi mudina palikt mājās un izmantot tās priekšrocības, ko sniedz ģimene. Un varbūt kaut kādā ziņā kaut ko neļauj piedzīvot. Ja? Kaut kādus tādus pirmos soļus patstāvībā. Manuprāt, vecāki drīzāk nokavē kaut ko, jā. Un nedaudz atgriežoties atpakaļ par to pusaudzību. Kas ir tādi signāli, ko ģimenes ietvaros varētu pamanīt, ka mans bērns sāk
ieiet šajā te posmā, kad man ir jākļūst pašam varbūt savādākam, savādāk ar viņu jākomunicē? Atkal šeit nebūs laikam viens konkrēts vecums, bet atkarībā no tās brieduma pakāpes, no sadarbības, no vispār no attiecībām ģimenē. Bet signāli droši vien ir daudz un dažādi, un kaut kādā ziņā mēs vēl vakar ar kolēģiem par šo diskutējām. Kaut kādā ziņā līdzīgi 2-gadniekam, 3-gadniekam, kas ir tas vecums, kad bērns lieto frāzi pats, es pats, un arī pusaudzis daudz ko grib darīt pats. Un tieši tāpat kā mēs ļaujam, mums būtu jāļauj 2-gadniekam daudz ko piedzīvot un krist un sasisties un mēģināt 115 reizes, tāpat būtu jāļauj arī pusaudzim. Cita lieta, jautājums, vai mums ģimenē ir skaidri definētas veselīgas robežas. Un tad tā viena no pazīmēm, par kurām es arī vakar runāju ar kolēģiem, ka liela daļa pieaugušo, gan vecāku, gan pedagogu uzstāja un ļoti dusmojas par to, ka jaunieši neievēro noteikumus, kuri nekad nav skaidri definēti. Tātad viņi ir pat gatavi sodīt par noteikumu pārkāpšanu, lai gan nav izrunājuši šos noteikumus. Tātad pieaugušo prātā šie noteikumi ir, bet nav bijusi, piemēram, ģimenes sapulce. Ja? Manā ģimenē to sauc par ģimenes sapulci. Kad es bērniem saku, ejam uz kabinetu, tad viņi zina, ka mēs runāsim par kaut kādiem noteikumiem. Ja? Viņi vienkārši atpazīst jau šo frāzi. Un daudzās ģimenēs es tā kā sagaidu kaut kādu labu uzvedību vai atbilstošu uzvedību vai atbilstošu izpratni, bet es neesmu to pārunājusi un var izrādīties, ka jaunietis nemaz nesaprot, ko es no viņa gaidu. Jā, tāpēc varbūt es redzu signālus un atsaucos, bet varbūt nē, bet varbūt mans jaunietis, atkarībā no manas reakcijas, nemaz nenojauš, ka viņš jau kaut ko pārkāpj, un tad ir ļoti izbrīnīts pēc tam. Tad būtībā ir ļoti svarīgi pateikt skaļi, kas ir tas, ko tu sagaidi, jo savādāk sanāk, ka tu kā faktu pieņem, ka viņš saprot, ko tu gribi no viņa. Bet laikam ne tikai pateikt, bet labi, ja tās būtu diskusijas. Mēs it kā esam 21. gadsimtā un runājam par to, vai ne, cik ļoti vajadzētu runāt un skaidri definēt lietas un sadarboties un iekļaut un arī pusaudzis kaut kādā brīdī kļūst tādā psiholoģiskā stāvoklī, ka viņš gan visai jāiekļauj, vai ne, lai viņš saprastu, kas viņš ir ģimenē. Bet mums nav tādi veselīgi ieradumi, piemēram, par šādām ģimenes sapulcēm. Citreiz mēs smejamies un mācam klientiem, bet noslēdziet ģimenes līgumu, un viņiem liekas, kas tās par muļķībām, kāds ģimenes līgums. Bet ir cilvēki, kuriem šis ļoti labi strādā. Es redzu, ka es esmu pateicis, nestrādā, es esmu uztaisījis ģimenes sapulci, nestrādā, un tad es apsēžos un saku tā. Mēs šeit dzīvojam visi kopā, no cīm redzot, mums ir jāslēdz ģimenes līgums, jo man ir apnicis runāt par to, ka ir jāiznes miskasti. Tad tagad mēs noslēgsim līgumu, sastādīsim grafiku, un no cīm redzot tikai tā mēs varam panākt to, ka tā miskasti tiek iznesta. Un dažreiz tas liekas muļķīgi, bet dažreiz cilvēki var par to pasmieties un realizēt kā tādu pa pusē joku, bet šis ir veids, kā mēs nonākam pie skaidri definētiem noteikumiem. Un tad, kad mēs runājam jo sevišķi par atkarīgu uzvedību, pilnīgi noteikti ir jādefinē, kas ir tas, ko es sagaidu un kas ir kategoriski nepieņemami. Bet lielākā daļa vecāku pie pirmajām šādām grūtībām nevis runā, bet demonstrē attieksmi. Tātad soda ar attieksmi vai parāda ar attieksmi, ko viņš par to domā, bet nerunā skaidru valodu joprojām. Un, kādi ir tie galvenie izaicinājumi tad mūsdienu pusaudzim? Man liekas, ka to ir tik daudz. Arī par šo es domāju, nākot uz šo sarunu, mēģināju atcerēties savu pusaudzību. Jau toreiz likās, ka pusaudžu vecums ir traks vecums. Mana mamma, es atceros, ir teikusi, ka ārprāts tas bija traks laiks un cik esot bijis grūti. Bet, ja es salīdzinu ar tām iespējām, kādas pusaudžiem ir šobrīd, tad mums taču nebija neviedierīču, vai ne, kādas ir šobrīd. Mums nebija tik liela pieejamība dažādām vielām un procesiem, tāpēc, ka, piemēram, līdz ar video spēļu parādīšanos parādījās arī pirmie signāli par to, ka kāds
neprot aiziet gulēt, un parādījās termins video spēļu atkarība, vai ne, par kuru mēs agrāk neko nezinājām. Šobrīd mēs novērojam jau ne pirmo gadu, kad jaunieši ļoti viegli no video spēlēm pāriet pie azartspēlēm, jā, ko viņi var sākt lietot no 18 gadu vecuma. Un tam līdzīgi. Teiksim tā, manuprāt, galvenā problēma ir tā, ka viņi ir pārstimulēti. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, par kuru mēs parasti runājam ar vecākiem dažādās lekcijās vai skolās, kā vecāki baidās būt, viņiem ir bail strīdēties. Viņi mīļā miera labad nevis pastrīdēsies un panāks kaut kādā veidā caur sarunām vai vienkārši caur šo noteikumu uzstādīšanu, ka ir, piemēram, jāapmeklē ārpusskolas nodarbības. Viņi negrib strīdēties. Labāk, lai viņš ir mājās, kur savā istabā, drošībā, šķietamā vai ne. Labi, viņš sēž savā video spēlē, bet gan jau, ka ir ok. Galvenais, ka viņš ir mājās. Bet patiesībā viņš varbūt tur kļūst ļoti atkarīgs tajā savā istabā. Jā, jo daudz drošāk būtu, ja viņš 3-4 reizes nedēļā apmeklētu ārpusskolas nodarbības. Mums vienkārši ir viņam jāpasaka, ka tev ir kaut kas jāizvēlas. Es nepateikšu, ko tu pats izdomāsi, bet tev ir jāizvēlas. Un bieži vien vecāki sēž un brīnās par to. Bet kāpēc viņš negrib? Viņš kādreiz gāja futbolā un tagad viņš negrib. Viņš drīkst negribēt, bet tad viņam ir jāizvēlas kaut ko citu. Tāpēc, ka tas ir nepieciešams viņa veselīgai smadzeņu attīstībai, viņa veselīgai fiziskai nobriešanai. Viņam ir jākustās. Viņam ir jākustina gan smadzenes, gan savu ķermeni, un pie video spēlēm tas nenotiek. Kā ir ar pārgalvību un visu šo te ar riskantu uzvedību? Jā. Jā, tā ir vecumposma iezīme. Kāpēc? Tāpēc, ka smadzeņu priekšējā daiva, kas atbild par loģisko domāšanu, par lēmumu pieņemšanu, par spēju izmantot iepriekšēju pieredzi šajā lēmumu pieņemšanā vēl nav nobriedusi, un tā nobriest no 25 līdz 30 gadu vecumam, kas nozīmē, ka mēs principā gaidām no cilvēka to, ko viņš mums nevar iedot. Man liekas, ka tas ir tieši tik vienkārši, un viņu riskantā uzvedība ir dabiska, normāla. Es drīzāk teiktu, mums būtu jāuztraucas, ja viņš nemaz neriskē ar savā uzvedībā, ja viņš nav pārgalvīgs, bet to vajadzētu pareizi ievirzīt. Un ja, piemēram, mēs runājam par zēnu, kurš ir ļoti pārgalvīgs, ļoti aktīvs, viņam patīk riskēt, kāpt, lekt, visu kaut ko darīt, bet obligāti šādam jaunietim ir jāiet ārpus skolas nodarbībās, kaut ko jādara. Un tad viņš šo savu riskanto uzvedību pareizi realizēs. Un kā izveidot tādu veselīgu vidi mājās ar pusaudzi, lai mēģinātu viņu ievirzīt, bet nesabojāt attiecības? Jo mēs jau zinām, ka pusauģi, it sevišķi, ja vēl temperaments ir tāds asāks, ir ļoti spuraini. Nevienmēr šīs te sarunas virzās, kā gribās. Kā veselīgi ievirzīt sarunu? Jā, kā veidot tās attiecības veselīgi, lai... Tas, protams, noteikti ir individuāli katrā situācijā, bet ar pusaudžiem ir ļoti grūti runāt brīžiem. Varbūt es ienesīšu šeit savā atbildē piemēru, kas skar atkarīgu uzvedību. Tāds novērojums, ar ko es parasti arī savas prezentācijas sāku, ir tāds, ka mammas visbiežāk uztraucas tad, kad vēl nekas nav noticis. Savukārt tēti mēdz minimizēt pat to, kas jau ir noticis. Ja? Tā ir normāla, manuprāt, dzimuma atšķirība, ko mēs varam novērot arī citos jautājumos, bet piemērs ir par to, ka, piemēram, zēns 9. klasē, dēls dodas uz ballīti, varbūt jau ne pirmo, bet šī ir pirmā reize, kad viņš atnāk mājās acīm redzami piedzēries. Un tā bija tāda ļoti interesanta epizode, kur bija interesanti klausīties, kā domā vecāks. Gan kā viņš domā, gan ko viņš jūt, gan to, kā viņš šos abus mainīgos ieliek savā uzvedībā. Un tad, proti, mamma to redz,
Viņa jūtas, pirmkārt, tas ir tāds kokteils, viņa jūtas satrauktā, viņa jūtas vīlusies, viņa ir dusmīga, viņa baidās, jā, tur ir ļoti daudz emociju. Un viņa domā tā, es viņu vairs nekur nelaidīšu. Viņš pirmo reizi ir aizgājis, bet viņa vairs nekur viņu nelaidīs. Viņiem nav bijusi vienošanās par to, ko drīkst un ko nedrīkst. Viņai ir bijušas tikai gaidas par to, ka viņš atnāks mājās normālā stāvoklī, ja, ka viņš pats sapratīs, ka nevajag piedzerties. Un tad es viņai jautāju, bet ko jūs darījāt? Un viņa saka, es neko nedarīju, tāpēc, ka viņš bija tādā stāvoklī, viņš nebija runājams. Jā, labi, pareizi, jā, viņš aizgāja gulēt. Ko tad jūs darījāt no rīta? Un viņa atbild tā, ka tas, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti skaisti ilustrē lielāko daļu vecāku attieksmi. Viņa teica, es viņu vēroju. Un vērot nozīmē, ko? Patiesībā vērot nozīmē neko nedarīt. Bet šajā vērošanā viņa ir ielikusi ļoti daudz. Viņa ir ielikusi savu nosodījumu, viņa ir ielikusi savu tādu attieksmi, un viņa ir ielikusi savas prognozes par to, kā tas var beigties, ja viņš šādi turpinās, un viņa ir ielikusi šajā attieksmē arī jau gatavu atbildi tam viņa nākotnes jautājumam, kad viņš atkal gribēs iet uz ballīti, bet viņa nerunā. Un tad mēs vienmēr cenšamies vecākiem pārdot ideju par to, ka jūs jau nerealizējat šobrīd savu vajadzību. Tāpēc, ka jūsu kā vecāka vajadzība ir parūpēties par to, ka viņš ir drošībā, lielos vilcienos. Ja? Šeit nav vajadzības saskaldīt šo situāciju vēl smalkāk, ko viņa grib vai negrib, cikos viņam ir jāatnāk un cik daudz viņš tur tomēr kaut ko var pamēģināt vai nemaz nevar. Bet šeit trūkst tā, ka viņa jau nerealizē savu vajadzību. Viņas vajadzība ir pēc tā, lai viņš ir drošībā. Ar savu skatienu viņa vienkārši parāda, ka šis ir savā ziņā noslēpums, par kuru mēs tagad nerunāsim. Tu zini, ko tu izdarīji, bet mēs par to tagad nerunāsim. Un kas tajā pusauģa galvā var notikt tajā brīdī? Viss kaut kas. Piemēram, šeit man patīk, ka daudz, es esmu lasījusi narkologu viedokli un psihiatru viedokli par atkarībām runājot. Es vairs neatceros, kurš speciālists tas bija, bet viņš teica, ka cilvēkam, kurš atnāk mājās piedzēries, viņam, vai tad, kad mēs runājam jau tiešām par alkoholismu, viņam ir jācieš no savas atkarības. Un ciest nozīmē saskarties ar sekām. Bet tipiski, kad mājās atnāk piedzēries jebkura vecuma un dzimuma cilvēks, kāds par viņu parasti parūpējas. Viņš tiek tur noģērbts, aizvests uz gultu, varbūt viņam palīdz noģērbties, un varbūt viņu tur vēl sakopja, ja viņš ir šausmīgā stāvoklī, un viņam vēl ūdeni atnesīs, kas ir patiesībā nepareizi, jo tādā veidā mēs neļaujam viņam saskarties ar to, ka es pieņēmu lēmumu kaut ko lietot, un redz, cik man tagad ir slikti. Tā vietā mēs viņam ļaujam saskarties ar kaunu par to, ka kāds ir viņu sakopis. Tas ir mans viedoklis. Viņš saskaras ar kaunu, kad ārprāts mamma man varbūt, tur 18 gadu vecumā, kad es esmu tur vai 16 gadu vecumā, pirmo reizi piedzēries tā, ka neatceros, kā atnācu mājās, ir nomainījusi man apakšbikses, piemēram. Tā nav forša sajūta. Kāds būs ātrākais un vieglākais veids, kā mazināt kauna izjūtu? Visticamāk, kaut kāds neveselīgs veids. Aizmirsties video spēlēs, vai atkal iziet ārā, iedzert, vai uzpīpēt, vai tam līdzīgi. Un mēs cenšamies veidot vecākos izpratni par atšķirību starp vainas izjūtu un kauna izjūtu. Jo vainas izjūta ir tā, kas ir nepieciešama, lai es uzņemtos atbildību. Kad šis man nedara, un es nākamreiz būšu uzmanīgāks. Paldies, ka tu tur man palīdzēji, bet es tev piekrītu, tas nav ok. Bet vainas sajūta ir tā, kura mums liek justies slikti nevis par to, ko mēs izdarījām, bet par to, kādi mēs esam. Kad es esmu šitāds, kuram ir jānomaina apakšbikses 11 gados, jo es esmu nespējīgs.
tā esmu sadzēries, piemēram. Ja? Un ar nerunāšanu mēs tikai padziļinam to plaisu patiesībā. Un tad mēs, piemēram, šajā epizodē centāmies atrast to pareizo veidu, kā būtu bijis jārunā. Un tas ir tas, ko visbiežāk arī vecāki prasa. Bet kā tad pareizi runāt? Kāda ir tā pareizā frāze? Un nav tādas pareizās frāzes, tāpēc ka pareizi ir runāt tā, kā mēs šo situāciju piedzīvojam. Savā ziņā labs tāds rīks ir spogulis. Mēs skatāmies spogulī un mēs sakam, ko mēs viņā redzam. Ja, es skatos spogulī, un es redzu spogulī tur savu atspulgu. Es redzu, ka man ir tur gaiši mati. Ja. Ļoti līdzīgi mēs veidojam šos pareizos teikumus runājot ar otru cilvēku. Es redzu, ka tu esi atnācis mājās ļoti piedzēries. Vai es vakar redzēju, ka tu tāds atnāci, un mums par to ir jāparunā. Vai es jūtu, ka tu smirdi, vēl no vakardienas tu smirdi. Nē, es nepīpēju, bet es jūtu, ka tu smirdi. Okay, tu saki, tu nepīpēji, bet es jūtu, tātad, acīm redzot, es laikam nepareizi jūtu. Un pastāsti, kā tā var būt, ka tu nepīpēji, bet es jūtu cigaretes. Kaut kāda nesakritība ir. Mēs nevaram teikt, tu melo, mēs nezinām, bet mēs runājam par sevi. Es jūtu, vai es redzu, vai es tagad saprotu, ka tu, acīm redzot, esi sācis tagad ballēties aktīvi, bet es redzu, ka tu neproti to darīt. Tad apsēžamies un izrunājam, pie kādiem nosacījumiem tu vari turpināt to darīt. Un tad bieži vien viņiem ir sajūta, ka, kad nē, ja viņiem ir jāievēro nosacījumi, tad viņi ko darīs? Ko darīs? Ies prom no mājām? Uz kurieni? Protams, ir kaut kāds vecums, kad viņi tiešām var norealizēt aiziešanu prom no mājām. Dažreiz tas pat ir vajadzīgs, ja viņam ir jau 18 vai 19, bet arī par to mēs varam runāt. Es redzu, ka tu, acīm redzot, gribi dzīvot atsevišķi, ka tev šīs ģimenes noteikumi nedara. Tad parunājam par to, kur tu varētu dzīvot, par kādu naudu tu varētu dzīvot. Izstāsti man, jo es uztraucos. Ja, jo man tas ir svarīgi. Vispār šī frāze, jo man tas ir svarīgi, ļoti bagātina gandrīz katru teikumu, kur mēs runājam ar otru cilvēku. Jo man tas ir svarīgi. Tas nav egoisms, tas ir tāds uzsvars par to, kāpēc es vispār par to runāju. Lūk. Bet, un ko es vēl gribēju teikt par tām sarunām ar jauniešiem, ka ļoti bieži šīs sarunas realizē mammas. Bet patiesībā būtu labi, ja mēs runājam par pilnu ģimeni, kāpēc tajā nepiedalās visi? Gan mamma, gan tētis, gan jaunietis, vai, ja, piemēram, ir jaunietis un jaunāks brālis vai māsa, būtu labi arī viņiem arī viņiem būt klātesošiem, lai viņi dzird tās gaidas vai tos noteikumus ģimenē. Nesen bija tāds gadījums, kad es ieteicu vienai ģimenei, kura ir saskārusies ar jauniešu atkarību, noskatīties filmu Ben is back. Bens ir atpakaļ, Bens ir atgriezies par no narkotiskajām vielām atkarīgu jaunieti. Lai ilustrētu un lai kopīgi pārunātu to, kādas var būt sekas no lietošanas. Ja, kad pazūd uzticēšanās, ļoti grūti atgriezties un arī fiziski grūti atgriezties, tāpēc kā atkarībā prasa savu. Un kad es jautāju ģimenei, kā viņiem gāja un vai viņiem ir izdevies, jā, viņi tiešām bija noskatījušies to filmu kopā. Un viena no tām atgriezeniskajām saitēm bija tāda, kad esot bijis jūtams tas zilonis istabā, tas smagums tāds, jā. Bet viņi nebija runājuši par to. Un šis no vienas puses, es nenosodu šo situāciju, bet es parādu to, ka, cik grūti mums ir runāt. Jo patiesībā mēs jau filmu skatāmies ne tikai tāpēc, lai viņš redz, ar ko tas var beigties. Ne tikai tāpēc. Mēs taču gribam par to runāt. Ne jau par velti ir instruments, ko sauc par filmu terapiju vai kinoterapiju. Mēs skatāmies, mēs izmantojam viņu kā instrumentu,
lai pārunātu to, ko mēs jūtam, ko mēs domājam, par to, ko mēs redzējām. Varbūt kādas ir mūsu prognozes, ja filmā ir atvērtas beigas, kā šajā gadījumā. Un var just, ka vecāki baidās. Viņi varbūt var piespiest viņu tā, tu tagad sēdēs un skatīsies ar mums to filmu, bet viņi baidās iedot sev balsi, runāt par to, kas tur notika, vai nu redz, es jūtos tāpat kā mamma filmā. Vai tu jūties tā kā tas bērns tur? Jā, no cīm redzot, tas nav viegli, ja jau vecāki nevar saņemties šādām sarunām. Par alkoholu runājot, pēc tam virzīsimies tālāk, bet nākas, diemžēl, dzirdēt arī šādus stāstus no pieaugušajiem par alkoholu lietošanu, ka viņš jau tāpat ballēsies un ies un pamēģinās, tad lai viņš pamēģina mājās mūsu uzraudzībā. Pie kā tas var novest? Jo šķietam, citreiz šie pieaugušie, manuprāt, uzskata, ka viņš ir tādu kaut kādu kā pakalpojumu, izdara kaut ko labu, bet īstenībā jau viņš parāda, ka viņam ir vienalga. Es varbūt nedomāju, ka ir vienalga, bet viņi varbūt grib mazināt savu trauksmi, esot pilnīgi pārliecināti, ka jaunieši tāpat kaut ko pamēģinās. Un visticamāk, viņi tiešām pamēģinās, bet tas satraukums par neziņu, viņš ir lielāks nekā redzēt, ka viņš izdzer pusglāzi vīna kontrolēti. No cīm redzot. Ja, tas satrauc mazāk, jo tā ir mana atbildība, ka es kur viņam atļauju, bet tas, ko es nezinu, tas ir tik liels un biedējošs un neļauj man, tur naktīs gulēt, kad jaunietis nav mājās, ka es nevaru to saturēt. Bet ir man viena prezentācija, kurā es šo esmu nosaukusi par savu veidu vardarbību pret jauniešiem. Pirkt viņiem lietas vai piedāvāt viņiem lietas vai atļaut viņiem lietas, baidoties, ka viņi to darīs tāpat kaut kur citur. Lielākā daļa jauniešu pamēģina, bet ja mēs iedomājamies kādu jaunieti, mēs noteikti atradīsim kādu, kurš, piemēram, mans vīrs nekad mūžā nav nevienu cigareti pamēģinājis. Nekad. Es viņu abrīnoju par to. Viņš ir brīnumaini izsprucis cauri sveikā, dažādu iemeslu dēļ, nekad nepamēģinot. Bet ja mēs iedomājamies, ka šādam jaunietim, kurš varbūt nekad nepamēģinās, nekad nepiedzersies, vēl nesen vienā pieauguša sieviete man teica, es nekad neesmu piedzērusies, es nezinu, kā tas ir. Man likās, vau, brīnums, ja? Bet iedomājieties, kā tas būtu, ja mamma uztraucoties vai tētis uztraucoties teiktu, dzer, labāk, ka tu šeit mājās pamēģini nekā tur nezinu kur. Bet viņi varbūt nekad tā arī nepiedzersies. Mēs to nezinām. Un vispār šobrīd tas, ko mēs novērojam, ka, piemēram, alkohola lietošana jauniešu vidū neskaitās vispār stilīga. Es arī savu prezentāciju skolām esmu nosaukusi atkarīgs, nav stilīgs. Jo viņi dara citas lietas. Varbūt arī mēs redzam kaut kādas atšķirības reģionāli, ka pilsētās ir viena varbūt tendence un reģionos kaut kāda cita. Bet alkohols nav tik stilīgs vairs, lai gan viņš ir pieejams, viņš ir visur. Jā. Būtībā mūsdienās nav jau tā, ka samazinās šie atkarību gadījumi jauniešu vidū. Viņi vienkārši mainās. Viņi mainās, tāpēc, ka ir pieejamas vielas un ir pieejami procesi, kas varbūt pat ir daudz spēcīgāki nekā alkohols, piemēram. Jaunietis var kļūt ļoti atkarīgs no video spēles un pāriet pie azartspēlēm, kas dažkārt pat tiek salīdzināti ar heroīnu lietošanu. Bet viņš var nekad nebūt pamēģinājis, kokteili alkoholisko, vai viņam liekas riebīga īsta cigarete. Veidi, kā atkarīgu vielu un procesu ražotāji un izplatītāji uzrunā jauniešus un vispār sabiedrību, kļūst arvien filigrānāki. Starp citu, vēl aizvakar, tas bija vakar no rīta, man zvanīja jaunietis un uz darba telefonu un teica tādus vārdus. Viņš teica, man vakar palika 18 gadi, un es gribēju izmantot bezmaksas bonusu un uzspēlēt azartspēles savā dzimšanas dienā. Bet viņš esot nejauši sevi nobluķējis. Un es domāju, yes! Ja, jo liegumu nevar tik viegli noņemt. Un viņš man prasa, ko var darīt. Un es saku, jūs varat atpūsties tagad 12 mēnešus.
Ja? Nebijāt vēl īsti sācis, bet tagad varat gadu atpūsties, jo jums nav variantu. Un šeit ir runa par to, ka ir bezmaksas bonusi, ir video spēles, kas ir ļoti, ļoti līdzīgas azartspēlēm, ir izklaižu vietas, piemēram, atceros, man milzīgu sašutumu izsauca organizācija, kas nodrošina kāpšanu boulderings, laikam tas saucas kāp pa sienām, ja? Kuri bija izreklamējuši pasākumu, hei, nāc pie mums tur tajās un tajās dienās, vakaros, un ka maksā ietilpst arī alus, vai pēc tam kopā dzersim alu, es neatceros, nav svarīgi. Bet tas aicinājums bija tieši tāds, ka alus ir tas, ar ko mēs tevi tagad uzaicinām, ar ko mēs tevi tagad piesaistīsim. Un es biju ļoti sašutusi un rakstīju viņiem, ka, hei, jūs darat tik foršu lietu, jums ir tik kolosāls pakalpojums, kas aizrauj cilvēkus, kas ir ļoti veselīgs, ja, kas arī savā ziņā tur arī iesaistīta sīkā motorika, man ir jāsataust un savs spēks jāieliek, un tas ir saistīts ar smadzeņu darbību. Priekš kam jums vēl to ālu tur? Kāpēc? Un viņi mani nesaprata, viņi tā kā sāka taisnoties un skaidrot, bet es saku, bet jūsu primārais klients ir jaunietis. Diez vai es tagad pēkšņi izdomāšu iet kā pa sienām augšā, vai ne? Un ar Almu pilnīgi noteikti man tur neuzaicinās. Bet jūsu mērķa auditorija ir jaunietis. Kāpēc jūs neizdomājat kaut ko citu? Kāpēc tieši alus? Un varbūt viņi pēc tam padomāja un saprata, bet varbūt nē. Bet, manuprāt, mūsu uzdevums, mūsu visu uzdevums, tātad sociālā atbildība ir teikt, ka hei, tas nav ok, ka jūs šitā darat. Tāpat, piemēram, šobrīd tiek organizēts kaut kad, manuprāt, vai nu tikko bija, vai tūlīt būs pārgājiens vienā no Latvijas pilsētām, kas ir nosaukts kā vīna pārgājiens. Kāpēc? Mums ļoti patīk pārgājieni jau apmēram 10 gadus Latvijā. Mēs, man liekas, esam kļuvuši par pārgājienu tautu. Katru nedēļu ir ļoti daudz piedāvājumu doties pārgājienos Facebookā visā Latvijā. Kāpēc vajag tieši vīna pārgājienu? Un šogad alkohola būšot vairāk nekā pagājušajā gadā. Kaut kas nav pareizi, man liekas, tajā, kā mēs pērkam cilvēkus. Un, tas notiek caur tādām dāvanām, caur tādiem mazajiem bonusiņiem. Bet tas nav bonus. Manā izpratnē tas nav bonus. Es to nesaprotu. Vai arī es esmu vienkārši sasniegusi tādu vecumu posmu, kurā es to vairs nesaprotu. Jā, iespējams, kādreiz man tas būtu šķitis labs bonus, jo es nebiju nobriedusi pietiekami. Bet man liekas, ka mums ir uz to jānorāda. Kā ir ar vielas, alkohols, procesi, salti, veipi, viss šis? Kā ir ar viedierīcēm? Kāda ir tā situācija, ko jūs esat varbūt novērojusi savā praksē? Mūsdienās šobrīd. Es esmu novērojis to, ka šeit arī ir pārspīlējumi. Vecāki vai nu vispār neuzstāda nekādus noteikumus, vai nu uzstāda noteikumus, kas izaudzina savā ziņā tādu no mums atkarīgu personu, kas, jūs visi noteikti esat kaut kur piedzīvojuši vai redzējuši lūdzošu bērnu, mām, lūdzu, vēl 15 minūtītes, vai tur vēl stundiņu, vai mamma saņem zvanu, ja? Lūdzu, man tā ir bijis ar draudzenēm. Mēs sēžam pļāpājam, un draudzenei zvana bērns, un čīkst klausa, vēl nedaudz. Viņa saka, labi. Un tad viņi tur pagarina to laiku, vai ne? Un ir bērni, kuriem šo limitu nav vispār. Vēl nesen es dzirdēju atsauksmi par klases vecāku sapulcē. Es dzirdēju atsauksmi no kādas mammas, kur bija sašutus, ka kāpēc kaut kāda meitene tur no klases viņas meitai 3 naktī sūta WhatsAppā īziņas 3. klasē. Tā kā kaut kas nav pareizi, vai ne? Un šeit varbūt mamma pat nenojauš, ka tā meita to dara naktīs. Tā var būt. Jo dažkārt ir tā, ka vecākiem liekas, viņš aizgāja gulēt 10, bet viņš aizgāja gulēt ar telefonu. Un mēs nezinām, kas ir tas, ko viņš dara ar telefonu. Varbūt mums pat neienāk prātā. Mums liekas, viņš ir nogurs, viņam ir jāguļ. Ja? Tajā pašā laikā, man liekas, pie pirmā signāla, ka viņš neguļ,
mums ar viņu ir jāsaka. Mums viņam ir jāsaka, es tā saprotu, ka tev nav paškontroles spēja, tu neproti nolikt telefonu laikā, tāpēc acīm redzot, mums būs jāievieš noteikums, ka telefons paliek virtuvē vai dzīvojamā istabā vai kaut kur, vai pa nakti tiek izslēgts. Un modinātājs nav arguments. Mēs varam pamosties dažādos citos veidos, vai kāds mūs var pamodināt. Piemēram, es ļoti bieži stāstu par savu pieredzi manā ģimenē ar telefoniem, bet tas ir izveidojies nejauši. Man nav bijis tāds nodoms. Tiešām tā sanāca nejauši. Mēs dzīvojam 2 stāvos, un bērniem telefons parādījās 1. klasē. Un kaut kā tā sanāca, jo likās loģiski, bērns dodas augšā uz savu guļamistabu, kāpēc viņam ir vajadzīgs telefons, vai ne? Un mēs ieviesām virtuvē uz palodzes tādu groziņu, kurā mums stāv telefonu lādētāji, un mēs arī ieliekam telefonus. Un tā tas ir joprojām, lai gan viņi mācās 4. un 5. klasē. Un tā situācija ir savā ziņā paradoxāla, jo viņi nenojauš, ka viņi varētu ņemt to telefonu augšā līdzi. Viņiem vienkārši ir izveidojies stabils ieradums. Tas ir vienkārši stabils ieradums. Tāpat kā, aizmirsu, ko gribēju teikt. Es gribēju teikt par pusdienas laiku. Piemēram, mūsu bērni gulēja pusdienu laiku vēl tad, kad citi jau sen vairs negulēja. Viņi vēl gāja bērnu dārzā, bet viņi vēl gulēja pusdienu laiku, jo viņi nebija sapratuši, ka citi bērni neguļ jau vairāk. Viņi vienkārši ievēroja šo tādu rutīnu. Tā bija rutīna mums. Ir pusdienu laiks, ir jāiet gulēt, tu esi saguris, kamēr citi tur niķojās un staipās. Un mūsējie vienkārši gāja gulēt, jo viņiem likās, ka tā ir iekārtota dzīve. Varbūt viņi pēc tam piedzīvoja vilšanos, uzzinot, ka citiem tā nav, bet mēs jau esam tie, kas veido to viņu normālo izpratni vai to viņu, mēs esam tie, kas liek pamatus. Un bērnam mobilajam telefonam pie gultas nav jāstāv. Man viņš stāv pie gultas, un es viņu tiešām skrūlēju pirms miega. Tas ir nepareizi. Man arī vajadzētu atstāt groziņā. Es atzīstu to. Un dažreiz es domāju tā, es visu laiku mācu citiem tā darīt, man arī vajadzētu, es arī pamēģināšu. Un tad es tomēr sev šo gandrību atstāju. Bet es viegli aizmiegu, tāpēc man ar to nav problēmas. Bet tajā brīdī, kad es pamanīšu, ka bērni grib ņemt telefonus uz guļamistabu, es noteikti runāšu par to, ka nē, man tas nav pieņemami, jo man nav sajūta, ka jums ir paškontroles spēja. Kā novērtēt, vai šī paškontroles spēja strādā arī dienas ietvaros? Labi, vakarā nolikt tos telefonus un neņemt uz istabu, tas ir viens, bet ikdienas ir šī 1. klase, kas ir tāds zīmīgs laiks, kurā lielai daļai tiek iegādāti telefoni, jo vajag sazināties, mazums kas, ja bērns aiziet skolā un paņem šo telefonu līdzi uz skolu. Pēc skolas, skolas autobusus viņi ir nogādājis mājās, vecāki vēl ir darbā, tur līdz 5-6. Un viņš ir pats ar savu šo ierīci. Kā novērtēt, vai bērns spēj pieņemt un šo telefonu izmantot tikai vajadzībām, kas ir telefona vajadzības, vai tomēr iesaistās un spēlē un scrollo un dara visu to, ko nevajadzētu visā šajā periodā. Vai šeit viens jautājums tad ir, vai šeit strādā šie ierobežojuma aizliegumi? Vai īstenībā nav tā, ka ar šo ierobežojumu aizliegumu mēs tā kā bišķiņi kultivējam to gandarījumu pēc tam, ka tu tiec pie tā telefona? Ka viņš ir tāds... Droši vien arī kā kurā ģimenē, bet manuprāt, ja vien mums ir iespēja novērot, ne par velti, novērojums ir viena no pētniecības metodēm, vai ne? Ja mēs varam novērot, un man ir iespēja dažkārt novērot, kā mani bērni nāk no skolas. Viņi nenāk šitādā veidā, neredzot, kas notiek apkārt. Es redzu, ka man vispār nav pat jārunā par to. Es nezinu, kāpēc viņi tā dara, jo es novēroju citus bērnus, kuri iet ieurbušies telefonos. Kāpēc manējie tā nedara, es nezinu. Ja es novērotu, ka viņi tā dara, es viennozīmīgi par to runātu un visticamāk samazinātu pieejamību. Un mēs aizmirstam par to, ka viņi šajā vecumā
ka viņiem nav šīs paškontroles spējas. Jā, mēs viņiem varam izstāstīt, kādi ir riski, ja tu ieurbies telefonā, tu neredzēsi kaut ko svarīgu, vai tur, nezinu, paklups nokritīs un tam līdzīgi. Mēs to varam izskaidrot, bet iespējams, ja viņi redzēs, ka apkārt daudzi to dara, tad viņi nespēs tomēr šo nokontrolēt sevī. Un tad dažkārt es jautāju vecākiem, bet jums taču ir iespēja, piemēram, telefons ir saziņas līdzeklis, viņam obligāti nav jāsēž internetā, un vispār, manuprāt, lielākā daļa bērni, piemēram, lieto neatbilstošu saturu. Bet tad jautājums, kāpēc viņam, piemēram, ir tas internets? Kāpēc viņam nav tur kaut kāda ļoti noteikti ierobežojuma, ka viņš, piemēram, var tur izmantot tikai noteiktas lapas vai izmantot tikai noteiktā laikā vai mēs taču to varam noteikt, kāds būs tas saturs. Es ļoti brīnos, tagad tas vairs nav tik aktuāli, bet tad, kad tikko parādījās TikToks, es ļoti brīnījos par vecākiem, kuri atļauj lietot TikToku maziem bērniem. Un es biju ļoti sašutus un ļoti bieži rakstīju publiski, ka es šo nesaprotu. Kāpēc bērns, kuram vēl nav 10 gadi, sēž TikTokā? Un atbilde ir tāpēc, ka mums tas ir ērti. Tāpēc, ka viņš ir aizņemts un man nav ar viņu jānodarbojas, man nav jāpiepūlas, man nav jāuzspēlē spēles ar viņu vakarā vai nezinu, kaut kādā veidā sakarīgi viņam jāpalīdz. Tie vakari, kad, es atceros pagājušajā gadā, tas bija ļoti aktuāli, tie vakari, kad man bērni teica, māma, uzspēlējam Monopolu. Cik ļoti es varētu gribēt uzspēlēt Monopolu pēc garas darbdienas, tieši cik ļoti. Bet es spēlēju. Es spēlēju to Monopolu. Un tā ir piepūle. Mums ir jāpiepūlās. Tāpēc, ka ja es ar viņu nespēlēšu Monopolu, viņi divatā to darīt kvalitatīvi nevarēs, tad ko viņi darīs? Skatīsies televizoru vai sēdēs telefonā. Tāpēc mums ir jāspēlē Monopols vai jebkas cits, ko viņi grib. Un, ja negrib, mums ir pat jāierosina varbūt. Dažkārt mēs varam novērot arī ikdienas situācijās, piemēram, sēdi restorānā vai kafejnīcā, vecāki mierīgi, klusumā un mierā nekomunicējot ar savām atvasēm. Katrs ir planšetē vai telefonā. Un arī pavisam maziem, lai novērstu uzmanību no dažādām manipulācijām vai notikumiem, arī ieliek telefonu, viss ņem skaties, lai tikai ir miers un klusums. Jā, tā mēs darām. Tas ir traki. Šis ir par tādiem maziņiem un pamatskolas bērniem, bet kā ir ar tādu pusaudzi, kurš ir atkarīgs no viedierīces? Mēs jau tur vairs tik ļoti nevaram ar šiem ierobežojumiem, manuprāt, tikt galā, jo viņi ir pietiekami advancēti, lai viņus apietu. Jā, mēs jau runājām, vai ne, iepriekš, ka viņi ir ļoti radoši. Un es esmu dzirdējusi par gadījumiem, kad, piemēram, vecāks ir tiešām apņēmies ieviest ierobežojumus un, piemēram, atslēdz internetu. Bet jaunietis ir tik radošs, ka viņš sarunā ar kaimiņiem, ka viņš izmantos viņu internetu, piemēram, un vecāks pat nenojauš. Jā. Bet atkal, noņemt internetu nozīmē sodīt. Bet jautājums, vai pirms šīs sodīšanas ir bijusi saruna? Vai tur ir bijusi vienošanās, vai mēs esam izstāstījuši, ko mēs jūtam un ko domājam par to, ka viņš pārāk daudz lieto viedierīces. Tie gadījumi, kad pie manas praksē nonāk atkarīgi jaunieši, pārsvarā azartspēļu atkarīgi, ir bijuši tie gadījumi, kad vecāks pat vairāku gadu garumā ir domājis, ka bērns ir drošībā, jo viņš sēž savā istabā pie datora. Viņiem pat nav bijusi nojausma, ka viņš tur kļūst atkarīgs, un mēs viņam vēl esam to nodrošinājuši, jo viņš ir pateicis, ka viņam vajag tādu un tādu video spēli, un mēs viņam viņu nopērkam. Nepainteresējoties, kas tā ir par video spēli, ko ar viņu dara, kāds pasaulē ir vērtējums vai viedoklis par šo video spēli. Mēs gribam ātrāk atkratīties, viņam vajag video spēli, mēs viņam nopirksim, lai viņš mums liek mieru. Vai arī mēs viņam nopirksim, ja visiem ir, lai viņam arī ir, lai viņš nav tur kaut kādā ziņā izstumts vai apbižots. Bet, piemēram, tad, kad es vecākiem saku, bet vai jūs zinat, kas ir tā un tā video spēle konkrētā? Vai jūs zinat, ka tā ir viena no pasaulē atkarību izraisošākajām video spēlēm?
Nē, viņi to nezina. Un tad mēs stāstam, jā, ka tas mehānisms, kā šajā video spēlē panākt cilvēka ar vien lielāku iesaistīšanos, ir tieši tāds pats kā azartspēlēs. Jā, un tad ir arī droši vien, kad aktuāls jautājums, kāpēc šis jaunietis vispār grib pavadīt tajā virtuālajā vidē vairāk laika nekā varbūt savā Tāpēc, ka viņš tur iespējams gūst kaut kādu veidu lielāku gandarījumu. Tas ir pirmkārt, un otrkārt viņš to saņem ar mazāku piepūli. Vienmēr visās savās lekcijās es runāju par to, ka smadzenes ir apbrīnojams, ļoti supergudrs dators, visgudrākais pasaulē. Tajā pašā laikā smadzenes dažkārt, jāsaka, tā ir ļoti dumjas, bet varbūt ne dumjas, bet ļoti, ļoti slinkas, jo smadzenes grib realizēt, smadzenes grib realizēt mūsu uzvedību caur īsceļiem. Viņas grib sasniegt maksimālu rezultātu ar minimālu iesaistīšanos. Tas taču tā ir, vai ne? Ja mēs iedomāsimies taciņu, pa kuru var nokļūt ātrāk nekā ejot apkārt pa bruģētu celiņu, mēs redzam tās iestaigātās taciņas. Jā, varbūt tā ir bijusi slikta plānošana, bet es nezinu, es tev piespiežu parasti apiet apkārt pa celiņu. Bet cilvēki iet pa to zālīti, tāpēc, ka tā ir ātrāk. Un ja mēs sāktu mērīt laika izpratnē, viņi neko baigi neieguva, bet tā ir iekārtotas smadzenes. Viņas grib izdarīt ar mazāku piepūli, sasniegt lielāku rezultātu, un videospēles to nodrošina. Kā ir ar tādiem sarkanajiem karogu signāliem par pusaudzi, tieši runājot par pusaudzības šo posmu, ka mēs ģimenē varam saprast, ka kaut kas, jā, tieši par atkarībām, ka kaut kas nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt? Pirmkārt, tā ir tāda vizuāla novērošana. Man arī ir tāds vesels saraksts ar šīm pazīmēm, bet viņas visas var izskaidrot ar pavisam vienkāršiem izskaidrojumiem. Ja, ka viņš tur ir noguris, vai šis ir raksturīgs pusaudzības vecuma posmam, tāda vēlme vairāk izolēties, vai emocionāli tāda pārslogotība, ka viņš ir dusmīgs un pats nezinu, ko grib un negrib ar mums runāt, vai ne? Bet tā ir tā pieaugšana un atdalīšanās. Un mēs bieži vien sakam, viņš jau ir pusaudzis, bet varbūt patiesībā viņš tur pamazām kļūst atkarīgs. Un atkal šeit vajadzētu sarunu, vai ne? Es redzu, ka tev kaut kas notiek. Jā, parunāsim par to. Bet pazīmes ir, ja mēs runājam par video spēlēm vai azartspēlēm, tad viena no pazīmēm ir nauda, kam vecāki bieži nepievērš uzmanību. Tam, ka viņš biežāk prasa naudu vai pārstāja prasīt naudu. Piemēram, ka viņš pats sev viņu kaut kādā veidā dabū. Ir taču jaunieši, kuri, piemēram, tirgo dažādas atkarību izraisošas vielas. Ja, strādājot ar jauniešiem, es to dzirdu regulāri. Es zinu kādu, pie kura es tur aiziešu un nopirkšu. Un tas nav pieaugušais, tie ir tādi paši pusauģi, jaunieši. Un šādā veidā viņš pelna, un vecāks domā, redz, cik labi manējais nav prasīgs, vai ne? Neko man neprasa. Es teiktu, ka tas ir sarkanais signāls, ja viņš man neprasa. Vai nu viņš baidās man prasīt, un tas nav ok, vai nu viņš kaut kādā dīvainā veidā pats sastrādā naudu, un tas nav ok. Ja es par to neko nezinu, jo varbūt tas ir nelegāli. Bet ja mēs runājam par vielām, ja mums vispār ir kontakts, ja mēs sasveicinamies un kopā, piemēram, vakariņojam vai brokastojam, kas būtu labi, ja tā būtu, mēs taču varam vizuāli novērot, ka ar mūsu jaunieti kaut kas nav kārtībā. Viņš neveido acu skatienu vai viņš ir emocionāli kaut kādā veidā tāds izrāda pretestību vai noliegumu vai ir tāds viegli aizkaitināms, vai viņam pazūd interesi, vai, piemēram, viņš ilgus gadus nodarbojās ar sporta veidu, kurš viņam pašam ļoti patika, un pēkšņi viņš vairs negrib iet. Kā tā var būt? Nevar būt vienkārši tāpat. Noteikti vienmēr ir kaut kāds iemesls. Ne jau vienmēr ar atkarībām saistīts, bet atkal mēs nonākam pie sarunas, pie tā, ka vajag runāt. Kā ir ar tādu sodu un atalgojumu sistēmu? Ja mēs ļoti labi droši vien pazīstam šo modeli, ja tu darīsi tā un šitā, tad būs tā un šitā, bet ja tu izdarīsi labi tur tā un šitā, tad tu dabūsi tur to un šito. Varbūt nedaudz var pakomentēt šo, ko mēs ar to varam tad gal galā panākt.
pie kā mēs nonākam, ja mēs šādi te mēģināsim? Un vai vispār tāda, piemēram, motivācijas kaut kāda schēmiņa mājās ar problemātisku jaunieti? Bet tas atkal ir, manuprāt, tik ļoti saistīts arī ar personību. Jo mēs varam pret 2 vai 3 ģimenes bērniem izturēties vienādi, šīs prasības izvirzīt vienādi vai atalgot vienādi, bet viņi var izaugt ar pilnīgi atšķirīgu attieksmi, piemēram, pret naudu, vai pret naudas tērēšanu, vai pret naudas pelnīšanu, vai par tādu iekšējo kaut kādu goda kodeksu, ja, vai tam līdzīgi. Un dažreiz ir grūti paskaidrot, kā, bet es taču viņus audzināju vienādi. Es esmu vairāk nevis par sodu, bet par noteikumiem. Un vai vajag atalgot? Vispār, ne jau privāti mums ir atalgojuma sistēmas smadzenēs, bet viņi darbojas arī bez speciālas atalgošanas. Jā, jo garšīgi pēst arī nozīmē justies atalgotam, vai tikt laikā uz toaleti arī nozīmē justies atalgotam. Bet ja mēs viņu pieredzināsim stimulēt ar naudu un tikai tad panākt reakciju, tad visticamāk mēs varam kaut kā izbojāt šo dabisko spēju atsaukties ārējiem stimuliem un uz to kaut kā reaģēt. Ja? Tad kaut kādā ziņā mēs varam runāt droši vien par ģimenēm, kurās tiek audzināti Pavlova suņi, ja? Kuri reaģē tikai uz konkrētu stimulu. Jā, ka viņš, tur iztīrīs istabu vai iznesīs miskasti tikai tad, ja viņam samaksās naudu par to, vai ne? Bet man liekas, ka tas vispār vairs nav tik populāri. Tas kādreiz bija tāds rīks, ko vecāki ļoti izmantoja. Bet bērnu dārzos, vai ne, mēs zinām, ir tur zvaigznītes, saulītes skolā, man liekas, arī sākuma skolā. Bet es tagad uzreiz aizdomājos, kā ir manā ģimenē, vai es kaut kādā veidā atalgoju. Mums joprojām zobu feja nāk, lai gan neviens vairs netic, ka viņa īstenībā eksistē, bet zobu zem spilvena vienalga liek, un es vienalga lieku naudu. Bet nosauksim vienkārši to par rituālu. Bet ja mēs, piemēram, runājam par pienākumiem, es nekad neesmu maksājis bērnam par pienākumiem. Un tad, kad es sapratu, ka saraksts pie sienas nestrādā, jo pagājušajā gadā es mēģināju to ieviest, kad es redzēju, ka nav pašiem izpratnes, ja miskas stāv pilna, kāpēc tieši man viņi ir jāiznes, vai kāpēc jūs paši nesaprotat, ka viņi ir jāiznes. Un sapratu, ka arī dežūras taisu tātad es tur ieguldos. Tad šobrīd es izmantoju WhatsAppu. Es izmantoju WhatsApp grupu, kurā ir ģimene, un kur es esmu nosaukusi par uzdevumi mājās. Un es ielieku aptaujas tipā uzdevumus, ir vai 2 vai 4 uzdevumi, un katrs var pieteikties, ko viņš grib darīt. Mums tas ļoti labi strādā. Es nezinu, kā ar citiem. Un tas notiek bez atalgošanas. Es esmu vienkārši pateikusi, ka es ar visu galā tikt nevaru. Es sagaidu, ka jūs arī iesaistīsieties, un šī ir tā forma, kādā es jūs informēšu, ka ir kaut kādas darāmas lietas. Kurš pirmais pieteiksies uz vieglāko uzdevumu, būs labākā pozīcijā. Bet es cenšos, lai uzdevumi ir vienlīdzīgi, plus mīnus. Bieži vienkārši var dzirdēt, ka, teiksim, nevar panākt ar šīm ikdienas sarunām, kad izdarīs tur kaut kādus tos savus mājas darbiņus vai pienākumus, un tad ir, ja tu tur man nedēļu no vietas tur uzturēs savu istabu tur kārtībā vai noliks zeķis tur, kur viņām ir jābūt, tad mēs sestdien tur aizbrauksim. Tas jau arī savā ziņā ir tāds ne tieši par tīru naudu kā tādu, ka tu maksā, bet arī mazākam bērnam. Ir konkrēti piemēri arī par telefoniem, par gadžetiem. Ja tu tur kaut kādu konkrētu laika intervālu, tad būs kaut kas par to. Ja, tas, droši vien, ka tas motivē bērnus, bet es nezinu, es to nepraktizēju, un man liekas, ka noteikumu ievērošanu var panākt tāpat. Vienkārši ar sarunu, ar izpratnes veidošanu par to, ka mēs esam ģimene, kurā mēs visi te piedalāmies un visi izmantojam telpas, piemēram, vai visi ēdam ēdienu, vai visi ir iesaistīti tajā, no kā mēs ēdīsim, no tīriem traukiem vai no netīriem. Man liekas, ka ir jāveido izpratnī par atbildību, par līdzatbildību, nevis par to, ka
ka es kaut ko dabūnu, tāpēc, ka es kaut ko izdarīju. Jo, nu, ko tad, piemēram, viņi aizies savā dzīvē un satiks partneri, un tad viņi neko nedarīs, tāpēc, ka viņiem nekas nebūs apsolīts, tāpēc, ka vairs nebūs tētis un mamma, kas būs apsolījuši tur ar kaut ko apbalvot, ja tu kaut kādā veidā iesaistīsies. Manuprāt, ir jāveido izpratni par to, ka viņi vienkārši gribās pašiem to darīt. Un arī, manuprāt, bērniem ir ļoti nozīmīgi piedzīvot to, ka vecāki ved un ļauj kaut ko piedzīvot vai darīt vienkārši tāpat, tāpēc, ka viņi grib bērniem labu, nevis tāpēc, ka tas ir apbalvojums obligāti. Nu, lai viņi saprot, varbūt šobrīd nē, bet kādreiz, lai viņi saprot, ka tas ir bijis tāds labs ieguldījums, ka vecāks ir gribējis realizēt savu vecāka lomu labā veidā. Un pavadīt laiku ar saviem bērniem. Jā, nu, es to laikam neatbalstītu, tādu uzpirkšanu. Vienalga ar ko. Vai ir kādi faktori, kurus varētu minēt, kā atkarību veicinoši, tādi triggerīši, kāpēc, teiksim, viens jaunietis kļūst atkarīgs un viens pret līdzīgām atkarību veicinošām vielām vai procesiem nekļūst atkarīgs? Kas ir šie veicinošie faktori? Viņu ir daudz, un viņi ir gan tādi, kurus mēs varam novērtēt un pat izmērīt, un tādi, kurus nevaram. Piemēram, mēs nekādā veidā nevaram izmērīt iedzimtību, ģenētiku vai ne, un tad, kad mēs skatāmies dzimtas koku, kur tēvs un vectētiņš, piemēram, ir bijuši vai joprojām ir alkoholiķi, tad ir skaidrs, ka mazdēls vai dēls vai mazdēls būs ar augstāku risku, ka viņam arī būs atkarība neobligāti no alkohola, bet tā iespēja ir augstāka, bet izmērīt mēs viņu nevaram. Varbūt kādreiz varēsim. Bet tad ir, piemēram, tāda lieta kā vides ietekme. Un es šeit varbūt šoreiz atturēšos nosaukt konkrētas dzīves vietas, jo tad, kad es esmu to darījusi, parasti atrodas kāds, kurš saka, nē, es tur dzīvoju, vai tur man mamma dzīvo un tur ir ok. Bet mēs visi zinām, ka ir kaut kādi plus mīnus tur rajoni, kas ir tādi vairāk, tur, piemēram, riskus radoši. Bet tas ir fakts. Nevajag to noliegt, vai ne? Un paši pieaugušie ar atkarībām man ir teikuši, bet kā lai es neatgriežos pie vielu lietošanas vai pie spēlēšanas, ja manā rajonā, lai tiktu vispār līdz savam dzīvoklim, man ir jāpaiet garām 4 spēļu zālēm. Tad man ir jāmaina dzīves vieta. Un tāpat ir ar jauniešiem. Varbūt viņš ir ok jaunietis un viņa riski būtu zemi, ja viņš dzīvotu citā vietā, bet viņš dzīvo tur, kur dzīvo. Tātad šajā gadījumā vide ir tā, kas rada šo lielo risku. Un kā es viņu varu pasargāt? Līdz 18 gadiem viņu vadāt uz skolu ar mašīnu vai pie rociņas, arī nedara, vai ne? Vai kādi vēl ir iemesli? Dažādas traumas ir iemesli. Un par traumām mēs runājam nevis kā par fiziskām, bet par psiholoģiskām galvenokārt, kur ir dažādi veidi zaudējumi. Ļoti daudzi jaunieši meklē mierinājumu atkarībās, kad izjūg vecāku ģimene. Un visgrūtāk, man liekas, ir tiem, kuri saprot, ka tas ir labi, ka tie vecāki izšķīrās, jo tā kopdzīve bija briesmīga, ka viņi visi no tā cieta. Tajā pašā laikā ir pazaudēta arī ilūzija par ģimeni, par to, ka man ir iespēja būt ģimenē, un es pazaudēju vienu vecāku, un tagad otru vecāku baidos pazaudēt, jo viņš, piemēram, strādā 2 reizes vairāk, vai risina savas attiecību problēmas un nav man tik pieejams. Tad faktiski es kaut kādā ziņā zaudēju abus vecākus. Tad kurš mani mierinās par to, ka man ir grūti? Protams, vielas un procesi un sliktie draugi. Visticamāk tas tā būtu. Nevis sliktie draugi, bet draugi ar dažādiem riskantiem piedāvājumiem, teiksim tā. Un ir viena ļoti svarīga lieta, kad mēs runājam par atkarībām, un ne tikai, ir nesakritība starp bioloģisko un psiholoģisko vecumu. Gandrīz vienmēr mēs to konstatējam sadarbībā ar klientiem, jebkāda vecuma, kad piemēram, vīrietim, jaunietim, tas vēl ir jaunietis, 26 gadu vecumā, kurš jau dzīvo atsevišķi, strādā un viņam ir partnerattiecības. Bioloģiskais vecums ir 26, bet psiholoģiskais daudz mazāks. Viņš ir iestrēdzis kaut kādā
tādā vecuma posmā, kurā viņš grib legāli spēlēties, piemēram, ja, un tāpēc viņš iespējams ir azartspēļu atkarīgs. Un tad jautājums, kas notika tajā vecumā, kurā viņš ir iestrēdzis? Jā, izjuka vecākiem ģimene, ja, un viņš nebija vairs vajadzīgs ne mammai, ne tētim, un viņš aizmirsās caur video spēlēm. Un, kad viņam palika 18, viņš pievērsās azartspēlēm. Naudas bija maz ģimenē, viņam ir ilūzija, ka šis būs veids, kā viņš papildinās savas finanses, piemēram. Ja? Tik dažādi tie gadījumi, bet tik daudz tur tā vienojošā ir, ka... Jā, bet varbūt arī otrādi, kad psiholoģiskais vecums ir lielāks, ja, kad, piemēram, jaunam cilvēkam nav bijusi bērnība. Ar tādiem mēs ļoti bieži saskaramies. Kad viņš ir neapzināti uzņēmies pieaugušā lomu, kopjot vai slimu vecāku, vai vienkārši rūpējoties par jaunāku brāli vai māsu, kamēr vecāki ir prom, vai vecāki strīdās, vai vecāki ir atkarībās. Viņš nav izbaudījis bērnību, un tagad viņš ir pieaudzis, viņš it kā ir, nezinu, tur 30 gadus vecs, bet savā, viņam ir tāds izmisums par to, ka bērnība nav piedzīvota, bet ko tad tagad, mēsties atpakaļ bērnībā, tas vairs nav iespējams. Jā, un tad vielas un procesi palīdz mazināt šo satraukumu vai šo spriedzi. Kāds būtu tāds rīcības algoritms, varbūt to celiņu var izstāstīt, kad mēs kā pieaugušie konstatējam, vai līdzcilvēki konstatējam faktu, ka pusaudzim ir problēma? Kur iet? Labi, viens ir pie ģimenes ārsta bieži vien, bet... Bet atkarībā no tā, kas tā ir par problēmu, jo arī tās mēdz būt tik ļoti atšķirīgas. Vēl nesen es saskāros ar gadījumu, kad vecāks saņēma video pierādījumu par to, ka bērns lieto narkotiskās vielas. Un tas bija ļoti šokējoši. Bija skaidrs, ka bērns pats tās narkotikas nav ne meklējis, ne atradis. Viņš ir nonācis tādā vidē, tādā draugu un paziņu lokā, kurā viņam šo vienkārši piedāvā vecāki jaunieši. Un tad bija jautājums, ko darīt? Un es arī jutos apmulsusi, ko darīt. Skaidrs, ka jārunā ar pašu jaunieti, ka tas nav normāli, un nezinu, jābūt tagad kaut kādiem tur ierobežojumiem, vai ne, vai katrā ziņā jābūt sarunai. Bet vēl ko darīt? Viņš nav vēl atkarīgs, bet viņš ir tajā kompānijā, un ja mēs neko nedarīsim, ir ļoti liela iespēja, ka viņš kļūs atkarīgs. Ko darīt? Un es zvanīju uz policiju un jautāju padomu, ko darīt. Es arī zvanīju uz Rīgas domas, manuprāt, tas bija zem Rīgas domas, nepilngadīgo kaut kas tur, likuma pārkāpumu, kaut kādu nodaļu. Un es teicu, ko darīt šādā situācijā. Un man tiešām pieaugušie profesionāļi ieteica informēt par šo tiesību sargājošās iestādes, par to, kā acīm redzot ir pilngadīgi cilvēki, jaunieši, kuri nepilngadīgajiem piedāvā narkotiskās vielas. Bet iedomājieties tagad, cik viegli varētu būt pašam vecākam aiziet uz policiju un uzrakstīt iesniegumu, pieminot savu bērnu vārdu. Un tā kā es strādāju ar mentorējumiem jauniešiem, man ir iespēja novērot šīs situācijas ļoti bieži un redzēt, cik atšķirīgi vecāki rīkojas. Un mans secinājums ir tāds, ka tie vecāki, kuri ir ļoti strikti un kādam varbūt pat var likties, ka savā ziņā nežēlīgi, ka viņiem veicas labāk ar šo. Piemēram, ir mamma, kura savai meitai ir pateikusi, ja tu nebūsi 10 mājās, man ir pilnīgi vienalga, vai tu tur aizkavējies, vai aizmirsi, vai kas tev ir, es zvanīšu policijai. Tāpēc, ka es uztraucos. Jo viņai tiešām nevar uzticēties šajā dzīves posmā tai meitenei, jo viņai ir bijušas dažādas atkarības, visādas sliktas kompānijas un tam līdzīgi. Ja? Tātad viņa nevar vienkārši tur, pastaigājoties pa mežiņu aizmirst, ka ir 10. Jā, vienkārši pastāv risks. Un mamma ir pateikusi, vienkārši zini to, ka es zvanīšu policijai. Un šis palīdz meitenei ierasties mājās 10. Un varbūt, ka viņa veic riskanto uzvedību līdz 10, bet viņa ievēro šo noteikumu. Kamēr ir mamma, kura sēž un pārdzīvo, ir 10, ir 11, ir 12, viņa raud, viņa sūta īziņas, viņa zvanās, viņa staigā pa rajonu meklē. Bet tad, kad ar viņu tiek runāts, ka, hei, varbūt vajag sadarboties ar policiju, viņi saka, nē, kā es ziņošu par savu bērnu, tas taču ir mans bērns. Un šis ir savā ziņā līdzīgi tam, ko es teicu sākumā, ka vecāki baidās konfliktēt.
Bet ja mēs neuzstādām tās robežas un nepasakām, nu, ka, ja tu nebūsi mājās, man nav variantu. Man ir jāziņo par to, ka tu nepilngadīgs jaunietis esi līdz 16 gadu vecumam. Pēc likuma bērns nedrīkst atrasties ārā pēc 10. Ja tu nebūsi mājās, man ir jāziņo, jo varbūt ar tevi ir kaut kas noticis. Tātad es kā vecāks arī kaut ko nedaru pietiekami labi, ļaujot tev būt pēc 10 ārā nezinu kur. Un kā ir ar tādu līdzcilvēku darbību? Varu padalīties, pieņemsim, ir tāds mazais huligānisms bijis, ja ir nepilngadīgs jaunieši, attiecīgi ir uzsākta šī administratīvā lieta ar tālāk iespējamu procesu par kriminālu atbildību. Šeit ierodās arī bērnu pārstāvji, jo bērni nav tādā vecumā, lai varētu paši sevi pārstāvēt, un attiecīgi šie te pārstāvji nospļaujās. Mums ir pilnīgi vienalga, ko jūs ar viņiem darat. Darat, ko gribat. Ja? Un tad attiecīgi mēs kā līdzcilvēki, it kā laikam jau gribot labu. Necelsim mēs nekādas pretenzijas, lai tie puikas iet. Bet vai šādā gadījumā mēs neizdaram arī tādu lāču pakalpojumu, ka mēs palaižam tādā pašplūsmā īstenībā cilvēku, kuru vajadzētu varbūt drusku ierobežot? Tā drusciņā aizvirzījos, vienkārši runājot par tām tiesību sargājošām iestādēm. Šis ir par to, ko vecākiem darīt, kad ir vai ne, kaut kādas problēmas un grūtības. Grūti pateikt. Atkarībā arī no tā, kāds ir bijis tas huligānisms. Bet šeit var dzirdēt, ka jaunieši realizē savu riskanto uzvedību. Un es tomēr laikam palieku pie tā, ka viņiem ir jāredz ļoti skaidras robežas. Es jau nesaku, ka jaunieši ir jāsēdina cietumā. Nekādā gadījumā nav nekas briesmīgāks par cietumu vai nav nekas briesmīgāks par šīm ierosinātajām krimināllietām, kurām pēc tam ir sekas. Piemēram, mēs to redzam jauniešos, kuri grib doties armijā un nevar to, tāpēc, ka viņiem ir rosinātas krimināllietas. Ja? Bet kaut kāda veida līdzeklim, kurš piespiež uzņemties atbildību, tam nevienmēr ir jānotiek ar tiesību sargājošām. Es iedošu piemēru, tas varbūt nav par pusaudzi, bet man bija pašai gadījums ģimenē, kad man zvana mamma viena un saka, ir tāda situācija skolā, ka jūsu dēls ir manai meitai saplēsis ķēdīti. Un es biju ļoti, kāpēc, un nevar būt, ka speciāli, un viņi saka, nē, laikam jau, ka ne speciāli, bet tur nezinu, rāva viņu, tur ko, un es gaidu to savu bērnu mājās, un kas tur ir noticis, ko viņi ir spēlējušies, un jā, viņš viņu tur parāva, patīk viņam meitenes, ko darīt, vai ne, neapzinājās tur savu spēku, vai aiz kā viņš tur parāja. Saplēs ķēdīt, un es ar viņu runāju, es saku, mums tagad būs kaut kas jādara, mums jāpērk vai jauna ķēdīte, vai mums jāsalabo esošā, un es viņu iesaistīju tajā procesā, nevis es teicu, es tagad visu sakārtošu, vai arī neko nezinu, viņš saplēsa, paši tagad domājiet, ko ar viņu darīt. Es viņam mācīju, ka mums būs kaut kā tagad jāiesaistās un kaut kā šis jāsalabo. Es pirmām jutos diezgan drausmīgi, jo man tā bija pirmā epizode, kad mans bērns bija kaut ko izdarījis. Bet šī epizode, es atceros, viņam bija ļoti nozīmīga, jo viņš nejūtās kā super noziedznieks, nekas jau briesmīgs nebija īstenībā izdarīts. Bet viņš, man liekas, ļoti apzinājās sekas, ja, ka mēs nevaram vienkārši teikt, atvainojiet, ja, kad mēs tur saplēsām to ķēdīti. Mums bija jābrauc, mums bija jālabo, mums bija jāmaksā nauda par to, mums bija jādodas tikties un jādod. Un es to nedarīju viena pati, es to darīju ar viņu kopā. Es teicu, tev ir jāpiedalās, tu esi šo situāciju radījis, mēs to darīsim kopā, tu viens to nevari. Es tev palīdzēšu, bet būs jāpiedalās. Jā. Paldies par sarunu. Ir ienākuši jautājumi. Šeit ļoti daudzi jautājumi pārklājās jau ar pārrunāt. Tos tad es neminēšu. Teiksim, kādi ir brīdinājumi signāli, par ko mēs izrunājam, ka jaunietis varētu būt atkarīgs, kā samazināt pavadīto laiku telefonā. Man šķiet, ka bērns draudzējas ar vienaudžiem, kuri lieto alkoholu un smēķē. To mēs burtiski tikko izrunājām. Kā saprast, vai radusies datorspēļu atkarība. Un šeit ir, kā var palīdzēt pusaudžiem veselīgā veidā tikt galā ar stresu
lai nerastos vēlme lietot atkarību veicinošas vielas. Manuprāt, šis tāds foršs. Jā, ar ko mēs varētu pabeigt tēmu, vai ne? Bet padomāsim uzreiz par sevi kā par pieaugušajiem. Kā mēs mazinām stresu? Pie nosacījuma, ka tas nav alkohols vai cigaretes. Kā mēs veselīgi mazinām stresu? Es nezinu, piemēram, ko jūs varētu nosaukt. Es varētu nosaukt, piemēram, nojošanu, peldēšanu. Man ļoti palīdz mūzika Spotifyā, labi piemeklēta, jā. Man palīdz miegs, un dažreiz, kad es nevaru aizmigt, tad es sev palīdzu aizmigt. Man ir eļļa, piemēram, kurai ir iemidzinošs efekts, jā. Un tam līdzīgi. Tātad es izmantoju tādus sociāli pieņemamus rīkus, kas man palīdz manu stresu mazināt. Bet viņi taču ir tieši tādi paši cilvēki kā mēs. Mēs visus šos rīkus viņiem arī varam mācīt kopš mazām dienām. Piemēram, kāpēc mēs nemācām bērniem ar elpu sevi nomierināt? Tad, kad man bērni nāca par kaut ko pārdzīvoja, raudāja, es jūtu, kā viņi aiztur elpu, ko mēs darām gandrīz visi, vai ne? Pie stresa, pie raudāšanas mūsu elpošana kļūst ļoti sekla. Tā bija pirmā lieta, ko es viņiem mācīju. Elpo. Ja? Un viņi iemācījās, ka nedrīkst aizturēt elpu. Un tas ir tik elementāri. Mēs varam mācīt iet peldēt, mēs varam mācīt roņot, tagad augstajās peldēs iet. Visu to pašu, ko mēs paši piedzīvojam. Ieviest rituālu reizi vai 2 nedēļā iet kopā uz baseinu visiem, vai iemācīties izmantot pirti sestdienās, vai iemācīt nelietot telefonu ilgāk par kaut kādu konkrētu laiku, paskaidrojot, ko nozīmē baltā gaisma, kā viņa traucē smadzenēm aizmigt un tam līdzīgi. Ļoti, ļoti, ļoti daudz runājot. Un vēl vakar es kaut kur lasīju internetā par šo, ka vecākiem, kad bērni ir mazi, mēs kaut kā pie tiem mazajiem bērniem visu laiku ejam atpakaļ, bet no mazajiem bērniem izveidojas lielie bērni, un pēc tam mēs, ka ar mazajiem bērniem ir jārunā. Un es atceros, kad mani bērni bija mazi, es viņus vedu no bērnu dārza, un es nezinu, kāpēc, man likās, ka visas mammas tā dara. Es ļoti daudz runāju. Man likās, ka es vāros kā putras katls. Es runāju par visu, ko es redzu. Tagad mēs braucam pāri tiltiņam, paskatieties, kā tu tur tararā, un es vienkārši komentēju visu, ko redzu. Un šādā veidā viņi vienkārši sociāli iemācās. Un ja es kā mamma neprotu nomierināties, kad man ir stress, kā tad, lai viņi iemācās? Viņi var iemācīties no manis tikai. Ja man ir bijusi slikta diena un es eju ārā panojot vai nezinu, paskriet, ja es tā daru, es tā nedaru, tad visticamāk viņi no manis paņems to, ka tas ir forši. Un ja mans bērns iet uz stadionu un pavada tur 3 stundas un atnāk mājās melnu muti, es esmu laimīga. Viņš ir atradis veidu, kā mazināt stresu. Varbūt viņš pat neapzinās, ka viņam ir stress, bet viņš intuitīvi sajūt, ko viņam vajag. Man liekas, mēs bieži vien aizmirstam viņus iemācīt atpazīt pašiem to savu intuitīvo sajūtu. Pie tā vajadzētu mēģināt kaut kā un runāt. Labi. Paldies par šo sarunu. Šī bija noslēdzošā saruna, 5. Visi šie sarunu ieraksti ir vērojami Veselīga Rīga Facebook lapā, Veselīgs Rīdzinieks mājaslapā, Spotify sarunas par veselību un 2 gani YouTube kanālā. Šovakar mēs tikāmies ar Elīnu Brīlu, runājām par to, vai viegli ir būt mūsdienu jaunietim, un es no jums atvados. Visu labu!